Kustībai cilvēka dzīvē ir liela nozīme. Gan sportistiem, gan aktīvas dzīves piekritējiem. Kā saudzēt locītavu un saistaudu veselību? Uzklausīsim ķirurga Visama Rafaela padomus. Beidzot klāt ir pavasars, un daudzi cilvēki domā par to, kā uzsākt aktīvu dzīvesveidu. Bet bieži vien gadās tā, ka uzsākot šo aktīvo dzīvesveidu, kaut ko mēs izdarām nepareizi un traumējam savus locītavus. Varbūt kādi ir jūsu ieteikumi, ar ko tad vajadzētu sākt, lai tā pēc iespējas saudzīgāk un efektīvāk sāktu sportot? Tā ir ļoti pareizi, kā jūs sākat tā saruna, ka ļoti daudz grib uzsākt un viņi pārvērtē savu spēku. Jo katram no mums mēs jūtam, ka mēs varam, bet, diemžēl, tā locītava nav gatava vai muskuļi nav gatavs. Tā kā jebkurā gadījumā, uzsākot savu sporta aktivitāti, vienmēr ir jāsāk trenēt lēnā garā, jāsāk trenēt savu muskulatūru, lai nebūtu ļoti liels slodzi uzreiz uz locītavas. Ja nepareizi ir sākam trenēties, mēs varam nonākt uz pretējā pusi. Tad varam sabojāt savu locītavas un nonākam uz citādu problēmu locītavām. Jā, bet varbūt kas ir tie sporta veidi un varbūt pat vingrinājumi, ar ko tad būtu labāk sākt? Pareizi. Kā es minēju, visbiežāk un visvairāk, kas ir jāsāk, ir muskuļu spēka treniņi. Tas ir pats galvenais. Protams, es vienmēr iesaku uzsākt ar profesionāli, ar ārstskā fizkultūras ārstu, kas varētu parādīt vingrinājumu muskuļu spēku, vai ar vienkārši trenažeru zāli, ar treneris, ka tiešām sākam tikai un vienīgi ar muskuļu. Jo tiklīdz ir muskuļi ir gatavs, saiti ir gatavs, tad mēs varam jau sākt savu ierastas sportu. Bet tā uzreiz sāk skriet, lekt, uzkāp uz velosipēdu, tas nebūs tas pareizāk. Un kas varbūt ir tādi paši traumatiskākie sporta veidi, kas traumē mūsu locītavas un ar ko īpaši ir jāuzmanās? Viss, kas ir saistīts ar triecienu. Tas nozīmē, ka visi tie kontaktsporti, tā kā futbolu, basketbolu, volejbolu, handbolu, lec, kur ir lecieni, viņi var bojāt locītavas. Jo īpaši, ja nav muskuļu sagatavotība. Ja tā uzreiz ir leciens, pieņemsim, tad ir triecieni kaulu pret kaulu, un pareizāk sakot skrimslīt pret skrimslīt, tās skrimslis var sabojāt. Un tā ir visbūtiskāk nesabojām skrimslis. Viņi jābūt elastīgam. Tad tam skrimslis jābūt elastīgam arī tas viss struktūra, kas ir locītavas. Uzsākot aktīvu dzīvesveidu, noteikti ļoti būtiski ir domāt arī par uzturu, par to, ko mēs ikdienā uzņēmam ar pārtikas produktiem. Kas būtu svarīgi locītavu veselībai tieši no šīm uzturvielām? Protams, uzturam ir ļoti nozīme, kā jūs minējāt, jo uztur arī ne tikai ir vajadzīgs tikai locīt, kā jūs minējāt, bet arī ir nepieciešama muskulatūras, saišaudi un arī locītavas. Un ja ir īpaši mums runāt par locītavu, locītavai jābūt ļoti elastīga. Locītu uzbūvi, ka tāda, katra locītava ir ļoti daudz skrimslītes ap kauliem, tas skrimslītes, un tas skrimslis ir jābūt elastīgum. Tiklīdz viņi paliek sausāk, viņi paliek cietāk, tad viņi zaud savu elasticitāti, un tad nonākam uz lielu problēmu. Lai nepazūd tas elastīgums, tad ir nepieciešama dabūt to olbaltumu vielas, dabiska olbaltumu viela, ko mēs varam dabūt arī no kolagēna. Dabot to, tad mēs nodrošinām elastīgumu tā locītavas un arī elastīgumu arī mūsu saišaudi, kas ir nepieciešama mūsu. Tā ir ļoti liela nozīme. Un, protams, ne tikai kolagēni, bet arī citi produkti, kas nav jāaizmirstās arī par savu veselīgu dzīvesveidu, veselīgas ēdienu, muskulatūras audzināšanu, tas arī ir ļoti nozīmīgs. Bet varbūt jūs kā ārsts varat pastāstīt cilvēkiem, kas tad ir kolagēns? Kā es minēju, tā kā kolagēns sastāv no dabiskas olbaltumvielas. Tā olbaltumvielas ir nepieciešama elastīga, kas dod elasticitāti muskulatūra, saišaudi un arī tā skrimslīte. Tiklīdz mums ir tā elastīguma, tad tas skrimslis bojājumi ir ļoti samazīgi. To viss iespējami bojāt tā skrimslīte. Tā olbaltumviela, tā kolagēna, mums dabiskā veidā, dabiskā procesā, mums ir līdz 25 gadu vecumā, viņi tik ražot mūsu ķermenī. No tā 25 gadu vecumā, diemžēl, mēs sākam zust. Un tā lēnā garā, līdz 40 gadu vecumā, mums vairāk tāda kolagēna ir ļoti, ļoti maz mūsu ķermenī. Tāpēc ir nepieciešām papildināt ikdienā, lai mēs nezaudējām to elastīgumu tā mūsu locītavas. Kā jau mēs iepriekš runājām, tad pavasaris ir tas laiks, kad visi uzsāk aktīvi sportot. Vai jūs arī savā darbā varat novērot to, kad pacientu pieaugums ir lielāks, teiksim, nekā citā gada laikā? Tā ir pareizi, jūs teicat, ka pieaugumi ir, jo redzat, man uz galva ir čiveri. Man pašam arī patīk pabraukāt ar velosipēdu. Un es arī tiešām pamanīju, ka patreiz cilvēki ir ļoti daudz palika aktīvi.
Un, protams, kā mēs minējām, ja aktīvāk, ir lielāka problēma, lielāks sāpes. Un arī es to pamanīju savas online konsultācijās, ka cilvēki vienkārši grib ātri dabūt uz konsultācijas, ka viņam sāk sāpēt viena locītavas, uzsākot savu skrēdu vai lekt, jūtam, ka patreiz ir pieaugums pacientam. Nobeidzot šo sarunu, ko jūs, doktori, varētu ieteikt cilvēkiem šajā pavasarī? Pamatā mūsu dzīve ir kustības. Pamatā ir jākustās un nevajag aizmirst par savu uzturs arī. Tas ir pamatā, vēlreiz gribu uzsvērt, ir kustības un ļoti pareizi kustības. Bez pārspīlējuma un nepārvērtēt sevi. Dzīvība tā ir kustība, bet lai mūsu locītavas būtu veselas, ir būtiski arī uzturvielas, ko ikdienā mēs uzņemam. Tāpēc Agetis suplements ir izstrādājis unikālu uzturvielu kompleksu Dias Forte kolagēns, kas satur 10 gramus kolagēna vienā maisiņā, kas atbilst vienai dienas devai. Kolagēns ir ūdenī nešķīstošs proteīns, kas veido mūsu saistaudus, skrīmšļus un kaulus. Un 10% no cilvēku kopējās masas sastāda tieši kolagēns. Kolagēns ļauj mums kustēties brīvi, bez sāpēm un nodrošina locītavu elastību. Kolagēns būtu jālieto ikvienam cilvēkam, kas piekopja aktīvu dzīvesveidu, sportistiem, kā arī gados vecākiem cilvēkiem, kā arī ikvienam, kuri vēlas uzlabot savu locītavu veselību. Un kolagēnam ir arī ļoti laba īpašība, tas uzlabo ādas, matu un nagu kvalitāti, kā arī zobu kvalitāti, jo 70% no mūsu ādā esošajām olbaltumvielām veido tieši kolagēns. Dias Forte kolagēna lietošana ir pavisam vienkārša. 1 maisiņš dienā, izšķīdiniet to glāzē ūdens, un jūs būsiet uzņēmuši pilnvērtīgu dienas kolagēna devu, kas ļaus jums saglabāt savu locītavu veselību un atjaunot kustību brīvību.